Ja ir ziņas par reāli izdarītu noziedzīgu nodarījumu, tad tiek uzsākts krimināla process. Krimināla procesa sākumā izmeklē izmeklēšanas iestāde, procesa virzītājs ir izmeklētājs. Ja krimināla procesa virzītājs, kas ir izmeklētājs, ir pieņēmis lēmumu, šādu lēmumu personu var pārsūdzēt, bet ir jāņem vērā, kāds personai ir konkrēts status krimināla procesā, vai tā ir cietusī persona vai aizdomās turētā persona. Un attiecīgi krimināla procesa likums nosaka kārtību, kādā ir pārsūdzami šādi te lēmumi. Nosaka gan termiņu lēmumu pārsūdzēšanai, gan arī to, kam šis lēmums ir pārsūdzams. Piemēram, izmeklētāja lēmums ir pārsūdzams uzraugošajam prokuroram. Tāpat krimināla procesa likumā ir minēti gadījumi, kad procesa virzītāja izmeklētāja lēmumi nav pārsūdzami. Arī prokurora lēmumu var pārsūdzēt, bet tāpat kā izmeklētāja lēmumi, arī prokurora lēmumi atsevišķos gadījumos nav pārsūdzami. Ir jāņem vērā, kur atrodas krimināla process. Ja, piemēram, krimināla process atrodas krimināla vajāšanas stadijā pie prokurora, un prokurors ir pieņēmis lēmumu par saukšanu pie krimināla atbildības, tad apsūdzētā persona šādu lēmumu nevar pārsūdzēt. Savukārt, ja, piemēram, prokurors, tad, kad lieta atrodas krimināla vajāšanā, būs pieņēmis lēmumu par apsūdzētās personas pieteikumu noraidīšanu, šādu lēmumu apsūdzētai personai būs tiesības pārsūdzēt.